Maksimam Lodiņam un gatavojas Maksims Mihailovs. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tas ir runa par reformu. Netik sen tika uzsakta skolu reforma, un varbūt dažus tas pārsteigs, bet reformas veikt ir jāprot. Reformas bieži ir sāpīgas, un ja tas nav sāpīgas, tas nav reformas. Lai veiktu reformas, nepieciešama ne tikai laba pieredze un ideja, bet arī prasmes un zināšanas, kā to īstenot. Jāspēj prognozēt nākotnes vajadzības un problēmas. Reformas ir jāieprogrammē fleksibilitāte. Jāspēj piesaistīt atbalstītājus un paredzēt pretestību. Jāspēj nomierināt tos, kuri būs zaudētāji. Jāspēj visas reformas posmus salikt loģiskā sakarībā, nezaudējot ilgtermiņa mērķi. Konkrētai reformai jāiekļaujas valsts kopējās attīstības plānā un tā tālāk. Reformu veikšana ir jāprot. Tomēr par šo skolas reformu nevar teikt, ka viņa ir veiksmīga. Un šajā reformā netika paredzēts kaut kādas atbalsta programmas tieši pedagogiem. Manuprāt, to viennozīmīgi jāatbalsta. Paldies! Paldies! Tātad 72 par, pret 4, atturas 11. Lēmumu punkts ir atbalstīts.